Čau visiem un sveicieni jums no Šrilankas. Esam Šrilankā, kas ir sala Indijas okeānā. Un šeit mani ir atvedis, ne tikai mani, bet arī mana māsu, kur sēž man blakus gultā un nenāk filmēties šajā kadrā. Mūs ir atveduši Joinup. Tas ir tūr operators, kuri, manuprāt, decembrī, laikam, sāka tiešos lidojumus uz Šrilanku, kas ir vienkārši, man liekas, nereāli, jo šis lidojums ir 12 stundas. Atpakaļceļš ir pat maksālēt 13 stundas. Tas noteikti, cik es zinu, ir vistālākais un viseksotiskākais galamērķis no Latvijas, kur jūs varat aizlidot ar tiešo lidojumu. Tāpēc, jā, es esmu ļoti priecīga, ka Joinup izvēlējās tieši mani atsūtīt šajā braucienā un ka es visus mūsu piedzīvojumus varēšu jums parādīt. Vlogos, storijos, bildēs, nu visur, kāds parasti notiek. Tā kā, jā, es ļoti ceru, ka jums būs interesanti skatīties. Ja jums ir kādi jautājumi, droši tos rakstiet komentārā. Bet jā, tagad atgriežamies pāris dienas atpakaļ, kad mēs uz šejienu lidojām. Kad es vēl biju nenosauļojusies un balta. Tā ziemā mēs dodamies uz siltumu botēs, džemperīšos, sagatavoti sēga lidojumā. Ja es Annai sastāstīju, ka būs ledus augsti, noslīdam šīna. Tātad šajā gaisa kuģī mēs pavadīsim 12 stundas, un 1 stunda no tām būs uzpilde degvielas Bahreinā. Dabūjām savu pirmo maldīti, mēs vēl esam pacēlušies uz ikot 20 minūtes, mums ļoti ātri. Un šeit ir šāds keksiņš, un mēs dabūjām veģetāro ēdienu. Sākumā deva ar vistu, bet mēs palūdzām veģetāro un atnesa. Iznes kaut kāds tā kā voks, ne? Nakstiņas būs rītīgās, jo vēlas diezgan. Mēs mēģinām iekārtoties. Spiežošies mugurā. Tas īsti pasauli. Labrīt! Ir uzaususi gaisma un saule. Mēs esam pacēlušies jau pēc tās degvielas uzpildes un ir otrais ēdiens kāds. Pirmais ēdiens bija iekļauts lidojumā, otrais bija jāpasūta, kā varēja pasūtīt pirms lidojuma. Papildus. Mēs esam Šrilankā! Jūs pat nevarat iedomāties, cik šeit ir kārsts nopietni, tā kā mūsu omas nopļa stikla siltumnīcā. Jā, šāda lidosta. Visās ļoti maziņa. Tikko izkāpām ārā no lidmašīnas, dabūjām savus čemodānus, šeit ir dabūtas simkartes. Un jā, visi šeit oranžie cilvēciņi un visi ir no Joinup. Tā kā te palaist garām nevar, kur jums būs jāiet. Visur ir šādi plakāti. Joinup, Holidays, Šrilanka. Un jā, mums viss sagaidīja šādam krēlītēm, tik jauki. Ļoti jauki. Un tad ir arī Budas simbols. Tur rakstīts, ka nedrīkst fočēties ar to Budu. Pagriezis dibenu viņam. Mums likās, ka mēs brauksim ar grupu kaut kādā autobusā, bet mums atved uz šādu grupu. Nē, es savu sapušu čemodānu. Yes, it's broken. Okay. No, it's broken. I don't know. Let's see. No, it's okay. We can tie the screws here. There are screws. Okay. Bet jā, mums ir šāda mašīna, kurā mēs kāsim, un ir tik karsts, vienkārši es nomiršu jau tulītām. Kondiška, tur man ir vietas. We can go inside? Yep. Okay. Te mašīnai stūra ir otrā pusē, tāpat kā Indijā. Lieku tās visas autobusi, Joinup. Yes, it's wow. Tik smuki, mēs braucam uz mūsu viesnīcu, mums jābrauc kaut kāds 45 minūtes, laikam viņš teica. Un tiešām visi skati pagaidām ir jau tik episki. Govis pa ceļu staigā, putni visādi gar malām, pāvi vienkārši ceļu malā stāv. Vienācā viesnīcā un mūs sagaid kā karalienes, mums lika apsēsties dīvainā, nevis. Atsveicināt sejas. Atsveicināt sejas, tas Latvijam. Jūs cik labi. Nav tā, kas jau pārkars, jo mašīnā vidū vēsti, divi mēs būs iznācām pārkarsušas. Thank you. What is this? Cinnamon iced tea. Oh, cinnamon iced tea. Prieciņā!
iekārtojamies numuriņā, tikko bijām dušā, Ogļus tik labi sevi izmazgāt matus, nomazgāties, pārģērties pēc 12 stundu lidojuma. Un visam tām iepriekšējām stundām, ko mēs gaidījām lidostā, jo mums bija aizkavējis lidojums vakardien. Šis ir tas skrēlītis, ar kurām mums sagaidīja lidostā. Jā, mēs nācām ārā no tos lidmašīnas, mums visiem šāds lika. Tik foršs solidnieks jau pirmais. Ejam vakariņās, skatīsimies, kas tur labs būs. Un saprotu, ka tur ir bufete. Tad, jā, šeit ir vakariņas kā bufete. Un augļi. Es vairāk no šī visa gaidīju augļus. Un, cik labi izskatās. Tātad šeit ir visādi šādi ēdieni. Visas ar kariju. Tādos smukos podors. Wow. Jā. Var arī to krabi izcelt. Orku vēl viens. Wow. Labi, Anna, veiksmi tev. Es iešu pie augļiem. Mums tur ir mūsu istabiņa, ne? Tāpat pēdējā no šitas puses. Labu apetīti, mīļā māsa. Skatieties, kā tu izskatās. Basēns. Un ārā ir tāds mitrums, tas humidity, Anna teica, 83%. Tas ir ļoti augsts. Labs rītiņš ir 4:43 no rīta, bet man miegs nav nevienā acī, tāpēc, ka, principā, sanāk teorētiski mēs vēl neesam aizgājuši gulēt uz nakti, kaut vai mēs pamodāmies, jo es pamodos pēc kādām 2 stundām, bet Latvijā ir aptuveni 1 naktī, un es parasti teju gulēt vēlāk. Tāpēc ir ļoti tāds, nesaprotams, sajūtas par pulksteni, bet esam gatavas. Mans loks vēl izstāst tā kā no 2016. gada izlaiduma, tāpēc, ka viņas ir sapūst savu laku, lai viņas neizjūg ārā milzīgs mitrums. Šī ir arī pēdējā reize, kad redzu savus lokus šodien. Es tā pieļauju. Bet jā, mēs esam gatavas. Šodien izvēlējos šādu outfitu. Anna teica, ka pirmajā dienā nevar izsēdēt labāku outfitu, tāpēc es saliku kopā šādu neplānotu. Es teicu, tāpēc, ka mēs visu dienu sēdēsim mašīnā. Mēs nezinām, vai tā būs. Bet es tev plus mīnus piekrīt, jā. Bet jā, panāca Annai man tuvāk parādies. Viņai, principā, visi dienu būs jānosā līdz šis milzīgais objektīvs. Un, tā kā, ja jūs esat šo turējuši rokos, jūs zināt, cik viņš nenormāli smags Alberts viņu Ņujorkā nesēja līdzi. Un, labi, šī mums būs pirmā testa diena, gan apģērbiem, gan to, tā kā, cik mēs pliki tad vispār drīkstam staigāt, jo tomēr Indijā mēs nevarējām gan tā puspliki vazāties apkārt, tāpēc mums ir tādas drošības barjeras, kas saucās lielie krekli, bet labi, mums bija 45 jābūt lobbyjā, tagad mums jau tik ilgi runāja, ka varētu būt 45 un dodamies šodienas piedzīvojumā, kas būs safārī. Mums tikko iedeva brokastis, es nezinu, kāpēc ir 3 maisiņi, bet mums bija vakar jāizvēlas, ko mēs gribam brokastīs, ja mēs tā kā neesam uz brokastīm, jo ļoti agras, un tā ir maize, man liekas, mēs pasūtījām siera, maizītes un ūdens un sula. Šādi esas mašīnas, kādās mēs esam, mēs tikko bijām tajā, bet mums nezinu, kāpēc pārsēdināja, nomainījuši šo mašīnu. Bet vienā momentā vienkārši jau parādījās gaisma un saule, un beidzot kaut kur ir redzēt. Bet jā, esmu šādā meetup pointā, un te ir ļoti daudz šīs mašīnas. Un jā, gaidam, ka sāksim ceļu. Šis ir parks, ko mēs tagad braucam iekšā. Es augšā klāsts sēžas jumta. 6:30, bifeļiem rītam, dušiņa. Un mēs vienkārši visu laiku tā kratamies. Es domāju, ka man telefons stabilizators nostabilizēs no video, bet varu turēs redzēt. Es pagaibuši no malas. Reāli. Tas otrais ir tas mīļš pusies. Aizmugurēs pirmo žēlīkans. Es izvēlīju viņam, mums ir apnicis. Otrs tāds. Mēs šeit esam apsājušies, jo tur liela pārcēs uz Tā, mums ir vēl kaut kādi dzīvnieki. Kādi viņiem punktiņi ir. Viņi saka, ka tas pāvs ir izvedis pastaigātos. Ziemeļbriežveidīgos. Dievs, mums ir pirmais zilonis, mums ir zilonis! Es tagad viņi
Izsakosim. Ak, Dievs! Tiešām maziņ. Jā, es Čāt, kur tas? Oh my God. Viņš vēl. Lieliski. Nepatika uzmanība. Pēdējā momentā krīzēs dabījām arī krokodilu. Esam tikko atpakaļ viesnīcā no safari. Bija ļoti forši, bet arī nogurdinoši. Es nāku kaut kādas 4 stundas, es nāku vienkārši sēdējām mašīnā. Tā kā bija tiešām forši, bet man grūti pateikt, jā, 10 no 10 izcils brauciens, izcilākais safari manā dzīvē, bet es nezinu, bija ļoti forši, interesanti, visu laiku tā kā sēdēja mašīnā, meklē, skaties krūmos, visu kaut ko ieraudzīt, bet jā, lielākā daļa ir tāda, ka tu gan neko neredzi, un tu vienkārši brauc apkārt un meklē kaut ko. Bet jā, bija ļoti forši. Šobrīd mēs izvācamies no šī numuriņa, mēs to nebijām sapratušas, bet jā, mēs tagad tikko visu vārdu salikām, un mēs sapratām, ka Anna atstāja safari mašīnā savu telefonu, bet tieši tas mūsu gids atnāca jau un sazvanīja, un tā kā iespējams viņa kaut kad viņu šodien dabūs atpakaļ, bet ātri izvadīšu jūs turīt tev šo te numuru, jo mēs tomēr šeit nepaliekam vairāk kā vienu nakti. Tāda jā, šāda vannas istaba, tad te ir koridors, tālāk ienākam ir šāds liels spogulis, ar jau visas mūsu mantas saliktas, tā, un tad mēs ejam ļoti interesants izkārtojums. Un jūs uz planšetēs ņemus no telefona. Gulta, dīvāniņš, un tad pat labākā daļa mūsu skats. Paskatieties, ārpus viss tik žēļš tāda vasara. Bet jā, šāds ir skats uz lauku. Un paskatieties, fonā viss tās palmas, smukums. Bet jā, mēs jau dodamies, braucam tālāk uz pilsētu Ella. Un tad laikam saprotu, ka tur tad kaut kur mēs arī paliksim šonakt. Ak, jūs paskatieties, tie visi melni ir sikspāriņi. Es sākumā skatījos, domāju, kaut kāds lapas. Wow. I did more than 1,000. That's... Yes, wow. And they are always on the tree? In daytime, they behave like this. Mēs braucam, un šis ir skats, ko mēs redzam. Ārpēc. Tas ir vienkārši kā acīm neticams skats. Tas kalns ir tik augsts. Wow! Šis ir mūsu gids, ar kuru mēs kaut kā braucam, un tur ir mūsu mašīna. Mums ir šoferis savs un savs gids. What is here? You can drink even. Wow! They are having water. Yeah. Mēs tikko atved uz kaut kādu vilciena staciju. Jā, mēs esam tie pilsētiņā Ela, un no šīs pilsētas uz kaut kādu citu pilsētas mēs nobrauksim vienu pieturu, kas ir 30 minūtes brauciens. Mūsu gids ir aizgājums nopirkt tās biļetes. Viņš mums teica, ka jāmaksā eiro, bet mēs esam, ka mums nav eiro. Tad mēs esam, ka mums ir viņa naudiņas, tās viņa rūpīs, un tad viņš teica, ka viņš mums nopirks. Nu, mēs nesapratam visu šo te loģistiku, bet jā, mums būs tas brauciens. Viņš teica, lai mēs sagatavojam kameras un lai mēs sagatavojam telefonus, tur būs nenormāli. Viss skaisti un labi. Tā jā, tūlīt brauksim šajā braucienā. Esam vilcienā, bet, mēs netikām ne pie durvīm, ne pie logiem. Bet, tāpat diezgan labi varam redzēt, kas te notiek. Es tikko parādīju meitnei matus arī. Tikko viens no gidiem sāka vienkārši bļaut uz šo puisi, šo meiteni, jo viņi tipa aizgājuši pie durvīm ir un viņi katru dienu to redz, ja lai viņi mūs palaiž. Mēs tādu, mēs negribam, paldies, mēs negribam izkrist. Esam nomainījuši transportu, Dievs kaut karatās. Esam tukā. Annas pirmais tukā brauciens. Kā jūties? Izskaties, tu labos no rāpatā.
Esam klātajā tiltā. Tas tilts laikam īpašs ar to, ka viņš ir taisīts tikai no akmeņiem, ka tam izmantots kāds dzelzs un metāls, ja mēs pareizi sapratām. Jā. Šī mums ir ļoti populāra vietas, ļoti daudz bildes redzējusi visādās. Esam savās viesnīcas vakariņās. Tā mūzika ir tik normāli skaļa, es pat nedzirdu savas domas, bet... Jā, te ir... man liekas, vēl vairāk ēdienu kā vakar. Viss kaut kas no indiešu. Yes. Ārpēc par šo es sapņoju visu dienu. Man ir šī vakara izvēles. Un augi labapīganā. Labs rītiņš, mēs esam pilsētā Elija. Varēja Elija. Jā, vakar mēs šeit atbraucām uzreiz pēc visām vakardienas tām ekskursijas izklaidēm. Šobrīd ir ganīz 8 rīta. Mums tas mūsu gids vakar teica, ka mēs izbrauksim. Viņš šāds, cik viņš gribētu izbraukt 6? Mēs uzliesam vienkārši tāds 6. Tad beigās viņš pats pārcēla visu un pārcēla. Un mums šodien izbraukšana ir nolikt 8:30. Tagad ir kaut kur pēc 10:08. Mēs ejam uz brokastīm. Bet jā, īstenībā interesanti, ka visu nedēļu šeit solīja 32 grādus, bet mēs kārtīgi nebijām izpētījuši to ekskursiju plānu, kā mēs kustamies un kur mēs braucam. Un šī pilsētiņa ir visaugstākais punkts Šrilankā, un tas ir rīktīgi kalnos. Mēs burtiski, nezinu, kaut 2 stundas vienkārši šitā uz aplu braucam, lai sasniegtu to kalnu. Un šeit ir šobrīd kaut kādi 13-14 grādi un iesils līdz 20. Mēs pamodām pārstāvuši, Jā, šeit bija diezgan vēsi. Šī viesnīca galīgi nav tik forša kā vakardienas viesnīca, jo tā vakardienas viesnīca bija tāda vaibīga, tāda šrilancīga. Es saprotu, šī ir tāda vienkāršāka. Tā es ātri izvedīšu uz tūrē, labi īsti nav ko vest, te ir 2 gultas, un forši tas, ka mums katrai ir lielā gulta, tad spogulis un vannas istaba. Bet jā, šeit viesnīca ir tāds cits vaibīgs galīgi. Vakar man patīk tas, ka augšā pie vakariņām bija tā indiešu mūzika, un tur vienkārši tāda ballīte indiešu. Tas bija tā interesanti redzēt, bet jā, citādi noteikti vakardienas mums viesnīca patīk labāk. Bet jā, mēs ejam ēst, un tad, ja dodamies tūrē pa šo pilsētiņu, un tad braucam uz otru pilsētu Kandy. Mūsu čemdonu šeit neļauj pašiem pieskarties, bet mūsu mašīna jau ir klāt, un mēs turpinām tūri. Mēs tiešām nebijām to sapratuši, ka mums šī mašīna vedīs 4 dienas visur. Tā kā pilnībā visur viņi ir ar mums. Mūsu, tā varētu teikt, personīgais šoferis un personīgais gids, kur pat dzīvot jau viesnīcā un tā kā braukā līdz. Vienkārši episki. Pareizi? Mēs atnācām uz atbraucām uz Gregorija ezeru, tā izsāc. River ir upe. Laik ir ezers. Un šādi stulbana. Bet jā, stāsts šeit ir tāds, ka šo valsts ir tāds, ka viņa bija tikai 1948. gadā dabūja neatkarību no Lielbritānijas. Un šī vieta saucās kā mazā Lielbritānija, jo šeit arī klimats ir vēsāks. Un te tiešām visas tā kā, nezinu, man liekas, visas kā Eiropā. Mēs atbraucām uz tiem tējas laukiem. Liekas, tur arī cilvēku vāc tēja. Tik labi stāsts. Un te visur tajos kalnos ir aiz katra līkuma šādi lauki. These are taken to the factories for the tea making process. Un tagad mēs ejam ar grupu. Laikam ekskursijas to pašu rūpnīcu. We pack about 10,000 kilos of lilies every day. One lady going to take 20 kilograms. The 2 big baskets. Please, the lady picking the bags comes by the yellow color conveyor belt. And the tea put it into the trough. We use the fan, the boxings. The tea is straightly comes Šis ir otrais punkts melnajai tējai. Augšā viņi tur šāvēja. Tagad viņu tā kā sakoļ. Šī melnā tēja. Because this always grow I place only. And white needle, green tea, black tea, regular plant, normal tea plant. Tagad ir testēšana. Šādas melno tēja. Es nezinu, kuru no tiem nosaukumiem, bet tā ir melnā.
Tad, kur paņem cukuru. Jā, tā mēs te visi ekskursijas grupa draudzīgi sēžam. Un būtu testēsim tēju. Mums atviec kaut kādu pusdienu vietiņu, te ir ļoti daudz cilvēku. Mēs arī kaut latviešu satikām šeit. Un tas ir kāds skaists kāds sifonā. Un kolas ar... ļoti labi. Mums tāds random lietas kas likās, ka nav asas. Okay. Do you have also dresses? Like ready? Yeah, ready-made dresses. You have all these? Yes. Mēs nācām šādā veikalā. Un te var uzvilkt sārī. Prasījām mūsu gidam, vai tā ir tikai indiešu lieta. Viņš teica, ka nē, ka tā ir arī Šrilankas tradicionālā apģērbs. Un mēs tagad uzvilkām. Ak, Dievs! Anna aizsargā. Tagad Anna liek. Mums pasties ir tas lielais skapis. Mēs pašām ļāv izvēlēties, kādas krāsas mēs gribam. Un es izvēlējos šādu. Ak, Dievs, dieviņš, pēc tam parādīšu. Un Anna izvēlējās arī rozā. Sarkans ir precētām, melns ir brīvām. Jā. Es tev banka ļoti nepiestāšu. Piestāv. Šajā vietā ir apglabāts, tā kā turēts Budas zobs, ja es pareizi saprotu. Un tas ir tā kā šī skrūtākā vieta pasaulē, un te ir vienreiz 5 gados tiek izņemts. Viņš vairāk tajā iekšā konstrukcijā ir tas zobs, un vairākiem cilvēkiem tā atslēga, un viņiem visiem kopā ir jāsanāk, lai varētu atvērt viņu. Pasēdēs te ir ziedojumi, nenormaldots puķis. Ties jūs varat just katrs maržotie vīraki, nenormāli. Kas? Te ir tas templis. Te ir kāzu vieta. Esam mūsu trešajā viesnīcā, kas ir Radissons. Mēs nezinājām, mums nebija tajā plānā norādīts, kādās viesnīcās mēs paliekam. Mums vienkārši, kur mums tas gids un šoferis atved, tur mēs nonākam. Bet jā, diezgan stilīgi te viss izskatās. Šāda vannas istaba. Mēs vienkārši pārkārstuši šodienas, es jau neizturēju sesiju, protams, matus uz augšu. Tad ir šāda virtuvītes sekcija. Gultas mums katrai savā. Televizors, kurš ieslēdzās uzreiz, kā mēs ienācām. Krēsls, un tad ir šāds skats uz pilsētu. O, paskatās, kāds ir smuks, redzēji? Ziloņi, kaut kādi vadoņi. Tur tā kā ar acīm jāizskatās, bet kameros reiz redz. Esam vakariņās, un paskatieties, te ir beidzot tas panīras siers. Jāatcerējot, ka viņš nebūs nenormālās. Es tikai tev likšu savu simkarti, kurš nopirku lidostā, jo es iepriekš biju nopirkusi e-simkarti. Bet jā, šāda te simkarte ar, cik tur bija šādi? 60 gigabaiti interneta, maksāja $10. Un es biju nopirkusi 3 gigabaitus par $15, bet šis maksāja 60 gigabaitu par 10. Tā kā jā, noteikti pērciet šīs, nevis e-simkartes. Man kā vienmēr sanācis nofilmēt ļoti daudz, un es visu savu safilmēto sadalīšu 2 vlogos. Tā kā šis būs arī noslēgums pirmajam vlogam. Es ceru, ka jums bija interesanti. Un tad jau tiekamies 2. video pavisam drīz. Čau!